Šis ir jauns raidījums Ķepa uz sirds. Sveicināti visi dzīvnieku draugi! Ķepa uz sirds ir atkal klāt! Jā, mīļie skatītāji, tā tālajā 2011. gadā sākās raidījums Ķepa uz sirds ar ideju palīdzēt pamestiem suņiem un kaķiem Latvijā, ar TV palīdzību, atrastiem mājas un ar cerību padarīt pasauli labāku un cilvēkus atbildīgākus. Un jā, arī parādīt dzīvnieku draugus citās valstīs, lai iedvesmotu un pierādītu, cik ļoti izglābts suns vai kaķis maina sava cilvēka dzīvi. Un tā, pirms 15 gadiem, tapa sižets par tā brīža populārāko suni Lielbritānijā – Britain's Got Talent finālistu. Tas bija suns Čendija, kuru saimniece Tīna adoptēja no patvērsmes un visai pasaulē izstāstīja savu laimīgo stāstu. We're Tina and Chandy, and you're watching Ķepa uz sirds. Un tā sākās Ķepa uz sirds laimīgie stāsti par apbrīnojamiem cilvēkiem Latvijā un pasaulē. Es ar viņu varu parunāt, es viņai pajautāju, nu, Lauriņ, kā tu jūties, tad viņa tur luncina tās. Viņš ir atradis mājas. Par tiem, kuri glābj un atver sirdis nevienmēr mīļi pūkainiem, bet bieži novārgušiem, bezcerīgiem suņiem un kaķiem. Un tā ir mīlestība bez nosacījumiem, ko īstenībā dzīvniekiem dod šie cilvēki. Jā, tieši cilvēki dzīvniekiem, lai gan intervijās viņi saka, ka ir pavisam otrādi. Raidījuma popularizēšanā iesaistījās arī sabiedrībā zināmi cilvēki. Ar lielu prieku un lepnumu tie stāstīja arī par saviem mīlulīšiem. Labdien! Labdien! Nākiet iekšā, mēs jau jums gaidām. Es atnāku vakarā pēc izrādes, un es metos uz ceļiem, es viņai kasu vēderu, es viņai kaut ko tur saku, viņa ir vislabākā un vismīļākā un visgudrākā un vistalantīgākā. Jā, Zāra, visgudrākā, vistalantīgākā. Pie ķeķiem! Aktieri, mūziķi, ārsti, mākslinieki, sportisti un pat valsts prezidents kļuva par aizbildņiem, palīdzot meklēt mājas patvērsmes suņiem un kaķiem, no kuriem daudzus TV ekrānā ieraudzīto nākamie saimnieki. Bet Raimonds Vējonis savu krustmeitu Dūdu devās apciemot pat pēc 9 gadiem. Dūda joprojām ir aktīva un smaidīga, lai gan nedaudz mainījusies izmēros. Savukārt aktiera Viļa Daudziņa krustdēls Roleks pēc raidījuma atrada jaunas mājas Valmiermuižā, un abu satikšanos pēc 7 gadiem piedzīvoja arī Ķepa uz sirds skatītāji. Nu, labdien! 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 8 gadi es gaidīju, ka sirmāks būs. Nu, katrā ziņā es 8 gados esmu stipri nosirmojis. Bet tu nemaz? Kādā vispār sakarā? Kā vispār tā drīkst? Ko? Murmuli. Kā ir sirmas vai cik labi? Nu, paldies, vismaz. – 2019. gadā TV raidījumam piedzima jaunākais brālis – radio raidījums Ķepa uz sirds Radio SVH Viļņos, un pēc tam sākām uzrunāt klausītājus citās frekvencēs, un tagad Ķepa uz sirds skan katru svētdienu 11 no rīta Latvijas Radio 2. Skatītāju un klausītāju atsaucība un iesaiste kļūst arvien lielāka. Katru nedēļu saņemam daudzos video, kur iemūžināti mūsu kaķi, suņi, zirgi, putni un citi mūsu labākie draugi. Mūsu mīluļus pamana arī tālu no Latvijas. Ķepa uz sirds varonis Mančkina šķirnes kaķēns iekarojas daudzu miljonu skatītāju sirdis un iespējams joprojām ir skatītākais video no Latvijas. Šo video cilvēki noskatījušies jau 68 miljonus reižu. Mazais kaķēns atnesa Ķepa uz sirds YouTube kanālam sudraba pogu, jo tika sasniegts 100 000 sekotāju skaits. Jau 1000 raidījumu TV un radio. Tie ir simtiem stāstu par mūsu mīļajām ķepām un sirdīm, kas atradušas viena otru. Kas izdevies arī, protams, pateicoties Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstam no pašas pirmās raidījuma dienas.
uzskatu, ka dzīvnieki mums ir Dieva atstāti eņģeļi. Jo suns mīl tā, tu vari pret viņu būt jebkāds. Bet viņš mīl, viņš sagaida, viņš mīl, viņš ilgojās, viņš priecājās. Es nezinu, cilvēki dara sevi nabagāku, nepaņemot sev tādu dzīvu kamoliņu. Dzīvnieku glābēju pieredze Kiprā, Spānijā, apvienotajos Arābu Emirātos un Šveicē parādīja to, cik svarīgs ir tieši konkrēts solis, nepaiet garām nelaimē nonākušam dzīvniekam. Ja nevari paņemt sev, meklē palīdzību, atrodi transportu, dod pagaidu mājas. Pozitīvā pieredze citās valstīs iedvesmo. Ķepa uz sirds Dubajā satika karaliskās ģimenes pārstāvi šeihu Rašidu Al-Maktumu, kurš glābi Saluki, suņus, kurus saimnieki izmet uz ielas, kad tie nespēja uzvarēt sacensībās. Hello, Ķepa uz sirds. I'm Rashid Al-Maktum from Dubai, and this is my dog Habibi, my Saluki Habibi, and we just want to say to you hello from Dubai. Tā pie mums nonāca informācija par mopsīti Roko, kurš laukos tika turēts pie ķēdes un pateicoties veselai glābšanas komandai, atrada jaunas mājas un mīlošus saimniekus. Alba bija kaķēns, kuru vienkārši izmeta atkritumu maisā, bet pateicoties glābējai, kaķēns izdzīvoja un atrada mīlošu ģimeni. Kā viens no emocionālākajiem stāstiem Ķepa uz sirds vēsturē bija par kaķīti, izglābtu ugunsgrēkā un ugunsdzēsēju, īstu varoni, kurš nebaidījās atzīt, ka dzīvnieks ir tikpat liela vērtība kā cilvēks, un tāpēc jāglābj visus vienādi. Kā cilvēks, tā arī dzīvnieks mēs glābjam, tie ir vienlīdzīgi, tie ir ģimenes locekļi. Gadu laikā ne tikai cilvēku atsaucība kļūsi lielāka, ir panākti arī uzlabojumi dzīvnieku labturībā, beidzot noteikti ierobežojumi, lai turētu suņus pie ķēdes. Ir valstis, no kurām var arī ņemt piemēru. Ķepa uz sirds satika pasaulē pirmo dzīvnieku advokātu no Šveices, Antuānu Götšelu. Šveice ir pirmā valsts, kur advokāts sāk aizstāvēt cietušo dzīvnieku tiesā. Šveice panākusi, ka dzīvniekam nav mantas status, kāds tam ir Latvijā, bet tas juridiski ir dzīva būtne ar emocionālo vērtību un savām tiesībām. Un vēl tāds interesants fakts. Šveicē par sava kaķa vai suņa pārbarošanu draud krietns naudas sods. Es zinu, kas ir mazs suns. Tas ir liels suņu koncentrāts. Un viņam ir liela sirds. Dzīvnieku patvērsmes un pagaidu mājas ir tā vieta, kur cilvēki sastopas savu īsto un liktenīgo kaķi vai suni. Viņi izveda ārā, bija tāds klikšķis. Tas ir mans suns. Viss uzreiz šitāds te impulss. Un vispār es esmu kaķi cilvēks, ja godīgi. Ķepa uz sirds stāstu veidošanā ļoti palīdz dzīvnieku patvērsmi darbinieki un brīvprātīgie visā Latvijā. Pateicoties viņiem, mēs uzzinām laimīgo adopciju stāstus un varam izstāstīt tos skatītājiem. Ķepa uz sirds TV un radio raidījuma ievadā jau 8 gadus skan raidījumam īpaši veltīta dziesma, ko sacerēja komponists Jānis Lūsēns un dzejnieks Guntars Račs. Šī dziesma tika Latvijas sirds dziesmas finālā un pat muzikālās bankas 10. Un arī mūsu mīluļi dzied līdzi. Ķepa uz sirds tauts, Jorai!
mūsu skatītāji, klausītāji un dzīvnieku draugi. Pateicoties jūsu mīlestībai, iesaistei un atsaucībai, esam gatavi iesoļot nākamajos 15 gados. Paldies, ka esat kopā ar Ķepa uz sirds! Ķepa uz sirds, laimīgu jauno gadu! Mani sauc Inters Busuls, un lai jūs dzīvnieki jūs klausa jaunajā gadā. Laimīgu jauno gadu! Tas arī šajā nedēļā ir viss. Rakstiet mums un stāstiet savus stāstus. info@ķepauzsirds.lv. Un atgādinām, ka Ķepa uz sirds katru svētdienu varat dzirdēt arī radio. Ekspertu padomi, aktuāla informācija un tikšanās ar īstiem dzīvnieku draugiem. Klausieties Ķepa uz sirds svētdienās 11 no rīta Latvijas Radio 2. Tad jāpasaka salīt, ej, vietā, viņa aiziet. Tāds atpakaļ. Dod. Au, kādēļ man sāp? Au! Tu domāsi par mani, ja? Ķepa uz Sirds. sirds. Ķepa uz sirds. Ķepa Uz sirds. Ķepa uz sirds. Kā tas raidījums sauc? Ko varbūt pietiks, tas bišķis apgūst. 3 jau. Es nepaspēju ķiploks izstādīt. Tas taču ir ģeniāli. Tā katru dienu.